Nu, čau, man draugi! Šodien dodamies uz Rīgu. Aizbrauksim līdz Plācim. Nākamais mums ir Plācis. Pēc šīs pieturas esam pie Kalnozoliem. Nākamā pietura mums ir, nākamais mums būs Plācis, pēc tam būs Stalbe un tad būs Straupe. Un Bērskroks, un tad brauksim tālāk līdz restorānam Sēnīte, kur notiek rekonstrukcijas darbi. Es teicu, es jums apsolīju, ja? Ziniet, ir grūti braukt, vai ne? Bet tomēr, ja tu gribi, tu arī to izdarīsi. Un es esmu cilvēks, kas neapstājās. Es daru priekš saviem skatītājiem. Paldies jums, kad atbalstiet mani un dodat man savus laikus un visu pārējo. Pieliekiet šim video laiku. Šī būs trešā reize. Trešā reize, kad es braucu uz restorānu Sēnīti. Šodien diena ir silta, kā jau vienmēr, un ritens man ir lūk šāds. Ja? Šodien izmēģinām lūk šo ritenīti. Ja? Šo te ričukiņu izmēģinām. Ja? Esam pie pieturas Kalnozoli. Ja? Te ir Stalbes centrs, Rozula. Padzersimies ūdentiņu un brauksim tālāk. Pieliekiet laiku šim video, ja? Šis būtu tāds maziņš šortiņš, tikai tāds ieskatiņš šobrīd tajā visā. Ir grūti, ja es saku, ir ļoti grūti, ka tu nevari atklapot. Tas ir vistribīgākais, kad ir pilnīgi jākliedz, lai atklapotu visu to, kas ir iekšā, un saprotiet paši, kā tas ir. Tu rēķini visu ziemu, tu sēdi mājās 4 vai 5 mēnešus. Tas ir, tas sanāk augusts, septembris, oktobris, novembris, decembris. 3 mēneši, janvārs, februārs, ja? Tu sēdi mājās, vienkārši neko nedari, vai ne? Bet tad tu izdomā vienā brīdī braukt, vai ne? Un tad tu saproti to, ka tev organisms sāk strādāt, un tu vienkārši paņem izaicinājumu un viss. Mūsu autobus grib paņemt, redzēt, Rīga Valmiera, bet nē, apsējies Pinieris aiziet rekur uz Rīgu no Valmieras, jā. Tā kā automašīnas kursē viss notiekās, jā, kustība iet. Nu, un no kā visvairāk jāuzmanās, jūs manas video esat skatījušies, jā, ir jāuzmanās no lielajām fūrēm. Jo viņas ir neparedzamas un ziniet, kā ir tajā nogurumā, kad tu brauc, jā? Ir jāspēj sevi kontrolēt un pie mazākās izdevības, ja tev ir grūti, negriezies riņķī. Tu pierādīsi, tu neparādīsi neko, bet ja tu brauksi, tu pierādīsi, ka tu esi cilvēks un tu to izdarīsi. Šodien es pārskrūvēju dakšu un ieliku šodien šādu dakšu iekšā, redziet, ja? Štoks ar fleksīti izzāģēja, bet stūri, protams, augstāka, ja? Ritens ir viegls, ja? Bet ir jāiebrauc. Iespējams, iebrauksim tankā un uzpumpēsim bišķiņu riepas, jo es domāju, ka riepiņas ir bišķi pamīktas un skaisiemies tālāk. Lai visiem jauka diena, pieliekiet šiem video laiku. Lūdzu atbalstiet mani šādos ceļojumos un šādos izbraucienos. Tas ir ļoti, ļoti jauki, ka jūs to darat. Paldies! Tātad, tiekamies iespējams Plācī, Stalbē, ja? Un
Čurju pagaidām. Piedodiet man netīras rokas, es aizvies iebraukšu tankā nomazgāšu. Es ļoti atvainojos, es mājā nepaspēju nomazgāt. Vienkārši es gribēju iekonomēt laiku. Bet tāpat tās pulkstens ir 11 un tūlīt jau būs 12. Un es domāju, ka līdz tai sēnītei aizbrauksim un nofilmēsim vienu video un tūliņ pat arī pasēdēsim kāds pāris minūtes un stundiņu varbūt pasēdēsim, atpūtīsimies un brauksim mājās, jo ziniet paši, kā ir. Atpakaļ ceļš ir garš, rēķiniet, tie 90 km apmēram. Labi, ok, pietiek mulvē, davai, čau, viss, čau.